24. novembris, un es dodos taisīt cukura testu, jeb glukozes testu. Esam līdz paņēmuši citronu ar tādu kociņu, vienkārši izspiedīsim. Un pēc daktars teiktā tajā saldajā dzērienā var iespiest pusīt citronu vai laimu, lai nav tik traki, kā citas māmiņas man raksta, ka ir ļoti traki, ka ir izvēmušās pēc tam un jādzer vēlreiz. Es ļoti ceru, ka tā man nebūs, bet citas atkal raksta, ka ir pilnīgi ok un nav tik traki, tā kā, redzēsim. Es domāju, ka man arī būs ok. Dodamies diezgan tālu no mājām, jo viss bija pilnībā pilns, un mums vajadzēja to izdarīt tieši šodien. Aizvakar tikai atgriezāmies no Londonas. Un, jā, tā kā viss mazliet steigā, bet labi, ka dabūjām pierakstu un braucam tad uz veselības centru 4. Un jā, tad tas tests, es pati pirms tam nezināju, notiek tā, ka tev paņem asins analīzes, tad iedod šo te saldo dzērienu, kas ir jāizdzer, stundiņu ir jāpasēž, tad asins analīzes ir jānodod vēlreiz, tad ir jāpasēž vēl stundiņu, turpat tā kā uz vietas vai mašīnā nevar īsti neko staigāt, neko darīt, lai tu redz, kā tā glikoze reaģē ķermenī, un tad jānodod asins analīzes vēl 3. reizi. Tā kā pret asins analīžu nodošanu man nav nekādas problēmas, tad es domāju, ka viss būs ok. Bet, redzēsim. Tā, ko es tikko nodevu pirmās analīzes, asins analīzes, man iedeva šo te glāzīti, viņi piepildīja pilnīgi pilnu ar kaut baltu pulveri, kas es minu varētu būt vienkārši cukurs, un uzlēja karstu ūdeni pa virsu. Patur lūdzu. Citrons. Cik exciting, vai ne? Oi, es domāju, nepiešļaut visu. Neko. Vau, tu pats tev jāsamēsim šeit, tad arī, ka tev augšā viss citrons. Un tagad man ir jāizdzer viņš 15 minūšu laikā, un tad jāuzņem laiks stunda, jāsēž, nekur nevar staigāt vai iet, un tad jādodas nodot vēlreiz asins analīzes. Nu, ko? Veiksmi. Turies, es domāju, ka būs īzni. Es ar tā domāju. Smaržo pēc ūdens. Citronu tei. Ideāli. Tas ir vienkārši ūdens ar ļoti daudz cukuru. Es aizrijos. Tu šito varētu pirkt kafejnīcā un dzert. 27. Viņš ir ļoti salds, vienkārši jūt, cik tur nenormāli daudz cukurs iekšā. Tad es tādu limonādīti pirkt, ja? Droši, ka nē, bet man vispār neliekas traki. Iespējams, ka senos laikos vispār jūtu vēl graudiņus. Cukuru. Citrons palīdz? Jā, vajadzēja vairāk piespiest to citronu, bet labi. Vai varbūt gribas vēl saldāku? Mālec. Cheers! 11, 30. 11,28 es varu iet, jā. Galīgi nebija tik traki. Vienkārši ļoti salds ūdens. Būt tā speciāliste vienkārši ļoti labi pagatavoja. Jā. Burtiski viņi tā kā paņēma tādu baltu pulveru paciņu un visu iebēra iekšā, visi krūzīja bija pilni. Un kas es pieļauju, ka tas pulvers bija vienkārši cukurs. Bet, jā. Nē, es saprotu, ka, ja, piemēram, ir slikta dūša, kad tev joprojām no grūtniecības ir slikta dūša, tas varētu būt nepatīkami šo dzert, jo viņš noteikti tagad nav tā, ka man, cik garšīgi pēcgarša. Bet, jā, tagad skatīsimies Love is Blind, kur mēs palikām to reunion. Jā. Un pēc tam man ir ieraksts no mīļotavas kursiem, kur mēs sākām iet, jo mēs bijām tieši Londonā, kad bija pirmais kurs tieši par dzemdībām, un mēs tur bišķiņ paklausījāmies, izklausījās ļoti interesanti, tā kā es domāju, ka varētu noklausīties arī to, tā kā mums tāpat 2 stundas būs jāsēž. Arī gribās tādu? Izties garšīgi? Jā. Pamauc nākamreiz, jā. 2 porcijas. Man varētu 2 porcijas. Garšīgi. Sievietes laimīgās.
dabūt dzert visāds garšīgs dzēriens. Ko vīriešiem, neko. Nāpadziņi. Jo. Es palūkšu, tad nākamreiz vēl vienu porciju. Hi, Ben. What's up, Ben? So how'd you guys meet? Nodevu arī otro reizi analīzes. Tagad vēl stundiņu ir jāgaida. Sēdēsim mašīnā un kaut ko paskatīsimies. Un tad vēl pēdējā reize jānodod analīzes un varam laist mājās brokastot. Nu, ko nodevu arī trešo reizi analīzes, tā kā viss tas ir izdarīts un cerams, ka arī rezultāti būs labi. Iegāju pēc tam Pepko. Nopirkām mazulītei cimdiņus, jo es sapratu, ka mums vēl nav nekāda cimdiņa, un es šos ieraudzīju, man likās dikti tādi mīlīgi un smukiņi. Un vēl es nopirku, mums ārā ir maza eglīte, kur mēs gribam audzēt kā Ziemassvētku egli. Viņa šobrīd ir pavisam maziņa, un es nopirku vienkārši šādas te sarkanas bumbiņas, ko viņā iekārt. Un es laikam arī visu paltināju sevi pēc šī notikuma. Es lepojos ar tev, malcīts. Paldies! Man tagad abas rokas noskučotas ir. Tā kā visi braucam mājās un ēdīsim brokastis, jo pulkstens ir jau 12:30. Skalniņiem ir jāpēc jāpajūst, uz viņiem sēdējušas, jā, un tad jūs pamazām atceraties to. Jūtiet, ko ķermenis šobrīd krāsa. Vingrinājumi. Jūsu as, jā, viņi iepriekš bija tā kā paralēli muguru. Varbūt varam likt klāt vēl aplīšus ar astī. Jūsu pēdas, kas notiek ar pēdu iekšpusē. Pēda iekšpuses jums paliek par un samai, ja? Kas jums ir pie kā jāpiedomā? Pie tā paņemot labu nokļūdums uz punču. 8. Ir jau pāris dienas vēlāk, un es saņēmu savus rezultātus. Esmu ļoti priecīga, ka viss ir kārtībā. Cik skatos, viss ir normā. Protams, baigi nolasīt mēs viņus paši nemākam, bet piekdien es jau eju pie savas dakteres, iesim vēlreiz apskatīt mazo, un tad viņa arī noteikti izstāstīs vairāk, bet cik nu tā sieviete man uz vietas laboratorijā pateica, ka ja ir tur virs 10, tad jau ir slikti. Tas pats ir rādīts arī tā kā analīzēs, ka jābūt zem 10, un man liekas, man bija kaut kas 7, laikam kaut kas tāds. Es joprojām nezinu, kas tie ir par rādītājiem, bet nu, katrā ziņā iekļaujos tajā normas robežā, kas ir ļoti, ļoti forši. Tad piekdien noteikti noskaidrosim vairāk. Vakardien es biju uz adventas vainagu meistarklasi darbā, uztaisīju sev adventas vainadziņu. Šoreiz gan mēs taisījām tādās pītās pamatnēs, un man varbūt nepārāk tas patika, jo man patīk taisīt no tiem biezajiem egļu zariem, un viņi tur īsti nelīd iekšā, bet kopumā man liekas iznākums ir tāds mīlīgs, un, protams, kopā ar svecītēm izskatīsies ļoti labi. Un šodien vēl man ir plāns ar draudzeni doties pie manas mammas, paņemsim egļu zarus un uztaisīšu arī sev durvju vainagu. Viņa grib uztaisīt sev adventas vainagu, tad mums būs tāds kopējā aktivitāte. Un jā, man jau ir durvju vainaga pamatnēs, viņu pagājuši gadu nopirku depo, tāda ļoti, ļoti liela. Un man ļoti patīk taisīt viņu tādu pilnīgi klasisku, tikai ar egļu zariem un aplikt lampiņas un varbūt piespraust kādu banti. Bet depo pastīsimies arī, varbūt tur pēkšņi ir kaut kādas dekorācijas, ko mēs gribētu pievienot. Un jā, tad viņi taisīs adventas vainadziņu, es uztaisīšu durvju. Es esmu nopirkusi arī vēl pāris Ziemassvētku dekorus, jo principā man plāns bija kaut ko nopirkt Londonā, bet Londonā mēs nenopirkām Ziemassvētkiem pilnīgi neko. Kaut kā nelikās, nekas tur principā neuzrunāja, bet tagad mēs iegājām Sincejā un tur bija ļoti liels atlaids. Es par €1 nopirku tādu kā atskaitas kalendārīt, ja tā varētu teikt, kur pats tā kā no 1. līdz 24. 25. decembrim skaita šo te atskaiti līdz Ziemassvētkiem. Man likās ļoti mīlīgs. Esmu nopirkusi arī vēl pāris sveces, ko es gribu uzlikt sev uz saliņas virtuvē, lai tad, kad es gatavoju, man ir ko tur iedegt. Jā, un pāris bumbiņas un eglīšu rotējumus nopirkām tādu nelielu cimdiņu rozā, kas tā kā raksturo mūsu šī brīža dzīves sezonu, un man likās, ka tas būtu ļoti skaists rotājums šī gada Ziemassvētkiem, un tā ir arī šobrīd vienīgais rotājums, kas jau ir iekārts eglītē.
Jo, kā jau es minēju iepriekšējā video, ka eglītes rotāšu tikai tad, kad mēs nopirksim īsto, jo neredzu īsti jēgu ielikt visus rotājumus mākslīgajā un tad pārlikt uz īsto. Bet jā, tā kā šodien plāni tādās Ziemassvētku noskaņās, es ļoti gribu arī paspēt pieķerties Londonas video montēšanai, jo šo es filmēju vēl, kamēr neesmu vispār neko samontējusi. Tā kā ceru jau, ka tad, kad montēšu šo, tas video jau būs publicēts. Katrā ziņā solās būt tāda darbīga diena. Jā, es aizmirsu pateikt, mēs iegājām arī Ksenokai, nopirkt Robertam pirtiņai pāris lietas. Un es ieraudzīju tur šo te ziemeļbriedi, un es vienkārši nespēju atturēties, jo es domāju, cik smuki viņš nākotnē varētu izskatīties meitiņas istabā, kā Ziemassvētku dekorācija. Tā kā, jā, es paņēmu arī tādu, un pagaidām viņš mums stāv šeit viesistabā. Everything's gonna work out. Santa Claus is coming to town. Labrīt! Šodien esam ļoti agri pamodušies, lai dotos apskatīt mazulīti. Man ir 26 nedēļas gandrīz. Ne, šodien ir 26, jā. Dodamies uz mūsu ikmēneša sonogrāfiju. Protams, ļoti ceru, ka mazlietē viss ir kārtībā, kā noteikti ir, jo viņi arī ļoti daudz daudzās. Arī Roberts visu laiku viņu var just, un kas ļoti interesanti, ka tad, kad Roberts vakarā, piemēram, sāk runāt, viņa patiešām spēr viņam pretī uz viņa balsi, kas ir tik ļoti īpaši, un jā, tā baigi skaisti, jo mēs pat izmēģinājām, ka tiešām viņš tur rokas un tā kā mēs gaidām un ir pilnīgs miers. Un tad, kad viņš sāk runāt, pēc kādas minūtes, 2, viņi tiešām sāk tā kā atbildēt. Es mazliet sajūtu, ka viņš viņu pamodina vai jā, viņi sāk reaģēt tieši uz viņa balsi, kas ir super mīļi. Un vēl šodien mums ir ļoti liela diena, jo ir Black Friday un mēs cietāmies līdz šim te lielajam atlaižu bumam, lai iepirktu mazajai dažādas nepieciešamās preces, kas, piemēram, ir rati,
autosēdeklīts un arī mēbeles viņas istabiņai. Mēs vakar kādu laiciņu vakarā pavadījām pie IKEA mājaslapas, jo mēs sataisījām tā kā skapi viņai, kas ies istabā, un man ļoti patīk tur tā opcija, ka saliec, kāda tev ir istaba, un tad var uztaisīt skapi pēc tā, kādus izmērus tev vajag, kādus tu gribi tur, kur pakaramos, kur atvilknes, kur plauktus, visu var pats tā kā saorganizēt, un man liekas, mums izdevās tāds superīgs skapis tieši priekš tās mūsu istabiņas, kas mums ir, un priekš tā mums sanāk tā kā tāds stūrīts, kur viņai varētu būt drēbju skapis. Un, protams, mēs to gribam taisīt arī, lai nākotnē, kad pat izņem mazo gultiņu vai pārtnamo galdu, lai tas skapis tur arī var palikt. Un jā, tā kā šodien mums ir lieli plāni, lieli iepirkumi plānā, un esam jau kārtīgi nocietušies, man kaut kā pēdējās, es nezinu, pāris nedēļas nāca tāds neliels anxiety, jo mums pilnībā nekas nav nopirkts, un es zinu, ka tas ir ļoti ātri, mums vēl ir vairāk kā 3 mēneši it kā, lai visu iegādātos, bet es nezinu, kaut kā liekas, ka vajag tā kā, lai ir drošībai viss jau. Un, protams, es arī apzinos, ka pat, ja viņa būtu šeit bez tā visa, būtu ok, bet kaut kā tā strādā mans prāts, ka viņam liekas, ka visu vajag sapirkt. Tā kā jā, šodien būs ļoti forša diena. Es centīšos pēc iespējas vairāk arī safilmēt. Noteikti būs arī atsevišķs video, kur es parādīšu, kāda mums izdevās viņas istabiņa, kad viss jau būs iekārtots ar mēbelēm un dekoriem un vispārējo. Es ceru, ka mums to sanāks izdarīt līdz Ziemassvētkiem. Neesmu droša, bet tad jau redzēs. Tas, protams, nav tik būtiski. Bet jā, es noteikti uztaisīšu tam atsevišķu video, un tajā parādīšu noteikti arī visu, ko tad mēs sapirkām, kur mēs pirkām, atstāšu arī visus linkus. Bet šodien tad, jā, centīsimies pēc iespējas vairāk atrast. Esam jau noskatījuši gan mēbeles, gan ratus un autokrēsliņu. Un ļoti priecājos, ka mums sanāca sagaidīt šo te Black Friday, jo tiešām ir ļoti liels atlaides. Veikalā, kurā esam noskatījuši mēbeles, vien ir 30% visām mēbelēm. Tāpat arī šiem te ratiem ir atlaide. Un es ceru, ka arī autokrēsliņam, to es vēl neapskatījos. Bet, jā. Katrā ziņā tagad mēs piebraucām aši uz Roberta darbu, viņam vajadzēja ieskriet iekšā, tā kā man bija tieši laiciņš ar jums papļāpāt, un tagad jau laižam skatīties mazliet. Bijām tikko apskatīt mūsu mazulīti, un ļoti priecājos dzirdēt, ka viss ir kārtībā. Un šodien bija tāda super īpaša reize, jo viņa tieši spēra, un tajā brīdī es varēju to arī just. Tas bija tā rīktīgi mīļi. Izvēlējāmies. Nu ko, ir rati, ir arī sēžamā daļa ratiem. Jā. Ko, nu gan mēs kārtīgi sapirkāmies. Visam bija 20% atlaide, tā kā sanāca arī kārtīgi ietaupīt. Mēs bijām tikko mājās, nolikām visus iepirkumus un kārtīgi arī pastrādājām. Tagad jau ir vēls vakars, bet šodien mums vēl plāns ir aizbraukt uz IKEA, jo, kā es video sākumā minēju, mēs vakardien saplānojām skapi, kādu mēs gribētu meitas istabā, un šodien tad ir plāns aizbraukt vai nu apskatīties, vai jau uzreiz arī pasūtīt, ja būs iespējams, un cerams, ka arī IKEA būs kaut kādas atlaides. Mājaslapā gan to nerāda, bet varbūt uz vietas būs citādāk. Tā kā vēl pats pēdējais, un tad jau varēsim braukt mājās. Mēs smējāmies, ka tāda riktīga darba diena braukājot pa tiem veikaliem. Es vēl neiefilmēju, mēs bijām arī Alfā Nordbaby, jo tur pasūtījām tā kā šūpulīti, gultiņu, kas būs pie mūsu gultas, kurā viņa gulēs pirmos mēnešus, jo tā lielā gulta mums pie
pie pašas gultas nemaz neielien. Tā kā, jā, mums būs tāds mazais šūpulīts, bet, nu, kā jau es minēju, to tad visu vēlāk arī rādīšu. Tā kā tagad braucam uzdizainēt skapi. Tā mēs izdomājām mazliet pārtaisīt to skapi. Mums jau parādīt, cik forši IKEA tu te atnāc. Un tu pilnībā visu vari pats izvēlēties. Piemēram, es negribu šādu te to izkārtojumu. Tad uzspied uz skapīša, iekšējo daļu izkārtojumu variantu, un tad tu vari izvēlēties, ko vien tu gribi. Piemēram, mēs gribam, lai ir gan stanga, gan atvilknes. Tas būtu kaut kas šāds. Un tad mums ir plāns pielikt vēl vienu stangu, par cik tās drēbītes būs stipri mazākas. Un tā kā... Varbūt šādi. Rekur tur viņš ir vēl zemāk bišķi. Un rekur ir... Bet nē, ja mēs liksim divus, un mums būs vēl divus, un te būs vēl plaukti. Katrā ziņā, jā, mēs pielikām šādu te skapi, pielikām virsū divus plauktus, lai viņš būtu augstāks. Un tieši mums tur ir 1,28 m vieta, un šis būs 1,20 m. Kā mēs pārtaisam mazliet no to, ko mēs vakar izdomājām. Nu, nevis mazliet, bet ļoti, jo mēs bijām izdomājuši stūru skapi. Bet šobrīd ieraudzējām, ka stūrs neizskatās labi, jā. Un arī stipri dārgāks. Stūrs uzreiz bija kaut 700 eiro. Tā kā šits liekas, kā arī tik foršs variants. Opasies, kā viņš sadarbs, ne? Tāpēc, ka daudz atvilknes, jā. Bet mums nevajag tik daudz, īstenībā, ne? Tās 3 bija labi. Širā, ne? Tik stilīgi. Tāds mums sanāca skapis. Vācam tagad visas detaļiņas savam skapim, un tad būsim gatavi laist mājās. Nu, esam visu priekš skapi paņēmuši. Izstāst nenormāli daudz, laikam viņš nemaz nebūs tik liels, bet, nu jā, tur daudz dažādas detaļas. Būs no puzli, ko palikt. Jā, riktīgi. Laižam maksāt. Gaidu Robi. Vedīsim mājās visu sapirkto. Atliks otru. Nu, ko mēs esam iepirkuši skapi, kas ir rītīgi forši, un man tiešām liekas, ka mums beigās sanāca pat daudz labāk nekā mēs bijām pirms tam uztaisījuši, un arī lētāk, par 300 eiro lētāk nekā mēs vakar bijām sakombinējuši, jo mēs bijām izvēlējušies stūra skapi. Tas neizskatījās tik labi dzīvē, un viņam vienai pusē nevarēja pielikt rokturi, katrā ziņā, nu jā, nebija pārāk smuki. Tā kā, jā, mēs nomainījām, tagad būs tikai tā kā 2 durvis un ar atvilknēm un tā kā es rādīju. Būs Robertam daudz, ko skrūvēt par nākamo nedēļu. Un jā, tagad mēs beidzot dodamies mājās, pulkstens ir 8, es esmu ļoti nogurusi. Bet labā ziņa ir tā, ka šodien ir pirmais Kevins, kas ies pa televīziju, tā kā mēs dodamies mājās pagatavot vakariņas un skatīties Kevinu. Noteikti uztaisīsim arī kakao vai kaut ko tādu. Un atpūtīsimies. Bet, nu, ļoti veiksmīga iepirkumiem pilna diena, par ko man liels prieks, un es nevaru sagaidīt jau sākt iekārtot meitiņas istabu. Bet, kā jau es iepriekš minēju, tas būs atsevišķs video. Tā kā, jā, dodamies mājās atpūsties. Beidzot esam mājās no ļoti garās dienas, un es sāku taisīt vakariņas. Skatīsimies Home Alone un ēdīsim Beyond gaļu, šo te, kas ir Rimī veiklos nopērkam. Mums ļoti garšo tā kā tāda maltā gaļa sataisīta ar makaroniem. Tas mums tā kā tāds mūsu mājas junk foods. Likās, ka kaut kā pie Kevina būs tieši atbilstoši kaut kas tāds garšīgs. Un arī pēc tik garas un grūtas dienas. Tā kā ēdīsim vakariņas, skatīsimies Kevinu un vienkārši atpūtīsimies.